Labdien! Mani sauc Jānis Pilābers. Es vēl piebildīšu, ka es esmu vīrs laimīgai sievai. Tātad mana tēma - mentālās traumas kā superspējas. Sākšu varbūt ar to, lai paskaidrotu, kas manā uztverē ir šī trauma un kā viņu mēs pārdzīvojam. Tas piemērs ir vienkārši ar manu dēlu, kuram bija 3 gadi. Viņš tikko iemācījās braukt ar riteni, un viņš mina nopietni. Viņš mina tā, it kā nebūtu rītdienas. Es skatos, viņš brauc uz tās krišanas robežas, un es saprotu, ka viņš nokritīs. Es viņu apstādinu, un es saku, Jāni, tu nokritīsi, ja tu nebūsi uzmanīgs. Uz ko viņš man atbild? Es nevaru nokrist. Un tajā brīdī es saprotu, ka viņam nav tāda faila galvā, ka viņš tiešām varētu nokrist, jo viņš nekad nav kritis. Un tā arī notika. Viņš nokrita. Un mēs palīdzējām viņam pārdzīvot šo mentālo traumu, mazliet fizisko, un viņš turpināja braukt riteni, jau ar failu, ka viņš var nokrist, un viņš brauc daudz labāk, daudz drošāk. Kad man bija 13 gadi, mana dzīve izskatījās, es pieļauju, ļoti savādāk kā jūsējā. Es mēdzu šādas tādas lietiņas, kā saka, nozagt. Piemēram, mašīnas. Es pieļauju, ka lielākā daļa no jums nav zagus mašīnas, tāpēc varbūt es nedaudz ieskicēšu, kā ir zagt mašīnu. Šī nav reklāma, šīs nav ieteikums, ļoti lūdzu nedariet tā. Tā tad viss sākās ar detalizētu plāna izstrādi. Tiek noskatīts pagalms, tiek apskatīti logi, situācija izpētīta. Tiek sastādīts risku izvērtējums. Jūs spriežat paši, cik 13-gadīgam bērnam daudz riski nāk prātā tajā brīdī, nepārāk daudz. Un tā tad pārējiem pie tās darbības. Darbība notiek naktī. Tev ir vēl vairāk uztraukums nekā man šobrīd uz skatuves. Viss tev adrenalīns pieplūds. Tev jādodas pie tās mašīnas, kas ir sveša. Tev ir jāvēro situācija, tev jāvēro lauks, tev jāskatās ir uz logiem, vai kāds loks neiedegās, tev jāskatās, vai kāds cilvēks neparādās. Un tad pirmais uzdevums ir atmuļķēt durvis. Tad, kad durvis ir atmuļķēts, tad tas viss tā trauksme, tas drūdzis, tas šausmīgais kokteils ar emocijām kāpj vēlreiz 2. Jo tajā brīdī tev jākāp iekšā mašīnā, jāiztais durvis un jāsāk darboties ar vadiem, lai viņi piestartātu. Un tad tu vairs nevari aizbēgt. Un tad atkal tu esi tādā šausmīgā trauksmē visu laiku uzvilkts. Un tur ir 13-gadīgam puikam, tur ir kaut kāds drives. Un tad tev izdodas tos vādus atmūķēt, startēt to mašīnu. Bet tad tu atklāji, ka stūris sabloķēta. Tev ir jātiek galā ar kaut kādu jaunu negaidītu situāciju. Tā kā visu to tu esi izdarījis, tad ir trešā stadija, kad tu uzsāc to braukšanu ar mašīnu prom no pagalma. Tad tev ir 13 gadi, tu īsti nemāki braukt, tu zini, kuri pedāļi, un tad tu mēģini braukt. Un tur var notikt jebkas, tev var braukt pretī policija, viņi tev var apturēt. Tas ir šausmīgs enerģijas pieplūdums un šausmīgs stress, milzīgs stress. Nu, lūk, un tad es dabūju nosacītu sodu, man notiesāja par kaut kādām citām mazākām lietām, bet tie cilvēki, kas bija apkārt, viņi man teica, Jāni, ja tu nebūsi prātīgs, tu sēdēsi cietumā. Un kā jūs domājat, ko es viņiem atbildēju? Es teicu, es nevaru sēdēt cietumā, jo man tāda faila galvā nebija. Un notika, protams, loģiskais. Mani apcietināja, un es tiku ievietots cietumā. Tātad tā bija mana viena no milzīgākajām traumām. Man atņēma brīvību. Lai jūs saprastu apmēram, ko nozīmē atņemt brīvību 13-gadīgam bērnam, es to varētu salīdzināt, ka tu nomirsti, bet tu esi dzīvs. Tas ir briesmīgi, un viena no trakākajām lietām, ko 13-gadīgam bērnam, kas ar viņu var notikt, nav šaubu, ka es to biju pelnījis. Un es pieļauju, ka lielākā daļa no jums nav sēdējuši cietumā. Tāpēc varbūt nedaudz ieskicējuši, kā ir sēdēt cietumā. Tu tiec ielikts pilnīgi svešā pasaulē. Pirmo reizi dzīvē, 13 gados, tu esi pilnīgi viens. Ja visu dzīvi tev ir kādi radinieki,
draugi, paziņas. Tur tu esi pilnīgi viens, pirmo reizi. Tā vide ir nezināma, neprognozējama, agresīva. Tu nesaproti, ko darīt, bet tev ir jāpielāgojas. Tev ir vai nu tu padodies un salūst, vai nu tu sāc mēģināt saprast spēles noteikumu, mēģināt sekot līdz, kāpēc kurš ar tevi runā. Mēģināt saprast, ar ko draudzēties, ar ko nedraudzēties, izvērtēt kaut kādas lietas. Apmēram tā ikdiena tur ritēja, bet tad nāca tāds moments, ka man ielika mazā kamerā, 4-vietīgā, kopā ar varmāku uz pāris mēnešiem. Lai jūs saprastu, ko nozīmē varmāk, tas ir vienkārši, viņš ir fiziski pārāks par citiem, un viņam ir tieksme citus pazemot, sist, izņirgāties, un tu dzīvo to brīdi drausmīgā panikā, drausmīgā stresā, drausmīgā trauksmē. Tu nevari aiziet gulēt, tev jāgaida, kad viņš aizmigs, jo tu zini, ka viņš tev var uzbrukt. Tev ir jāmēģina ielīst viņa galvā, saprast 5 soļus uz priekšu, ko viņš domā, lai tikai netiktu zem tā viņa pārdarīšanas kulaka. Tā man bija tāda otra milzīga trauma. Un tad nāca pati negaidītākā trauma, un tā bija atbrīvošana, ko es nebiju paredzējis. Kad it kā liekas labs notikums, man izlaida no cietuma, bet tā bija drausmīga trauma, jo tikko tu esi sapratis apmēram pēc 2 gadiem, kā cietumā, kāda ir spēles noteikumi, kā kas strādā, tevi izmet atkal ārā šajā pasaulē. Bet šī pasaule jau 2 gadus ir griezusies bez tevis. Tu esi atpalicis, tu esi nevienam nevajadzīgs, tu esi lieks, tu nesaproti, kā iejusties. Visi cilvēki runā savādāk, neviens nesaprot, kā ar tevi kontaktēties. Ne visi izturēja šo laiku. Mans labākais draugs, ko es iegūju, patiešām īsts draugs, ko es iegūju kolonijā, viņš pēc atbrīvošanas izdarīja pašnāvību. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīts laiks, ļoti tumšs laiks. Un liels paldies manai mammai, paldies maniem brālēniem, kuri mani neatgrūda, kuri man parādīja, ka es varu dzīvot savādāk, kad ir citi veidi, kā dzīvot. Tā. Un tad mana dzīve, es biju smagi traumēts, bet es to nenojautu. Es domāju, ka viss ir kārtībā, bet izrādījās, ka es meklēju kaut kādu glābiņu, un to glābiņu es atradu. Gaužām vienkārši pirmo, kas bija par rokai, tas bija alkohols, tās bija narkotikas, tās bija azartspēles, tās bija principā jebkādas atkarības, ko varēja dabūt, tās es savācu. Un ilgu laiku man likās, ka tā dzīvē jābūt. Tu jūties sūdīgi, tā, ka tu esi skaidrā, un viss ir normāli, tā, ka tu esi apreibinājies, un tā es dzīvoju. Līdz es redzēju, kas notiek ar citiem cilvēkiem, kas piekop šīs atkarības. Un kaut kā es sāku cīnīties ar tām atkarībām, un vienu pa vienai es vienkārši viņām liku punktu, un viņas visas uzveicu. Un tagad es esmu brīvs no visām sliktajām atkarībām. Mana terapeita brīnījās, viņa teica, ļoti interesanti, ka atkarīgs cilvēks tik ļoti tendēts uz atkarībām spēja pielikt pats punktu šīm atkarībām. Tas parasti tā nenotiek, vajag palīdzību no malas. Bet izrādījās, kad es esmu smagi traumēts ar to, ka es spēlējos vienreiz ar uguni, man likās nekas nenotiks, bet es sadegu, es nonācu cietumā. Un mans prāts spēja, man ir fantastiski superspēja sevi izanalizēt un saprast un pateikt, ka nē, ja tu turpinās, tu sadegsi. Bija diezgan smaga pieredze to superspēju iegūt, bet man viņi ir. Kļūstot par uzņēmēju, ilgu laiku es domāju, ka viss, kas ar mani notiek, viss, ko es sasniedzu, ka tā ir nejaušība, ka es jau nemaz neesmu tik gudrs vai advancēts vai izdomas bagāts, ka tas vienkārši tāda sakritība pēc, es nonācu tur, es sasniedzu to, es izdarīju to. Tikai mana sieva man atvēra acis un sāka pamazām stāstīt par to, ka tu esi savādāks, tu domā savādāk. Un es nesapratu, kāpēc tā ir. Tad es varbūt nedaudz izstāstīšu, kas ir uzņēmēja darbība manā izpratnē.
varbūt jums šķitīs jau kaut kur dzirdēts. Tad uzņēmējdarbība ir tāda vide, kur reizēm ir ļoti liels spriedzes. Tev ir jālasa lauks, tev ir jālien cilvēkiem galvā, tev ir jādomā 5 domas uz priekšu. Tātad, paldies Varmākam, ka man ir superspēja būt labam uzņēmējam, lai kāds arī izklausītos. Kāpēc es jums visu šo stāstu? Vai tās traumas man ir bijušas vienmēr superspējas? Nē. Viņas man ir ļoti traucējuši dzīvot. Šausmīgi traucējuši dzīvot, jo kas notiek manā ikdienā? Mana galva visu laiku dzīvo trauksmē. Es visu laiku strādāju paaugstinātā režīmā. Man visu laiku liekas, ka notiks kaut kas slikts. Es visu laiku izstrādāju vissliktākos scenārijus. Tas ir ļoti grūti. Tikai ejot uz terapiju, apzinoties šīs traumas, nemūkot no viņām, apreibinoties, es spēju ar viņām strādāt un pārvērst viņas par savām superspējām. Tas, ko es jums gribu šodien iedot tā doma, lai kas ar jums notiktu, lai cik grūti nebūtu, atceraties, ka tas viss rezultēsies noteikti nākotnē kādā superspējā. Un nekad nepadodaties kādā visbezcerīgākajā situācijā, jo jūs nezināt, kā jums tas nākotnē noderēs. Ko tad iesākt ar traumām? Atvainojiet par man tiešumu, bet man vecumu cilvēki parasti lielākoties ir ar traumām, lielākām vai mazākām. Un pēc manas pieredzes tomēr visi mēģina no viņām beigt apreibinoties. Tas, ko es gribu, uz ko es gribu aicināt, ir nemukt no viņām, iet pie terapeitiem, strādāt ar viņām, apzināties viņas un vērst savas traumas par savām superspējām un kļūt par super es. Paldies!